Dārgie skatītāji un klausītāji, paldies, ka esat pievēršies šīs dienas absolūti ekskluzīvai un unikālajai intervijai podkastā Kā pa dzīvi. Ar mums ir filmas Žurkulēns, bestsellera, galvenais varonis Lī Maraks. Lī, kā jūties šodien? Paldies, ka atnāci. Droši, jā. Jūtos diezgan labi. Saki, 10 gadi ir pagājuši kopš filmas iznākšanas. Vai slava jau nav nogurdinājusi? Nē. Cilvēki pat teiks, varbūt kaut kur mēdījos spekulēs, ka tava šarmantā pasaules grāvēja seja kaut kur nav redzēta gana, kad šī slava jau esot nogājusi. Jūs teikt par to? Es tā neteiktu. Ja cilvēki biežāk iet uz teātri, tad viņi redzētu, ka es tur esmu. Bet tiešām, vai šīs izrādes un filmas citas pa vidu, arī tās, kas varbūt, kritiķi teikt, varbūt, kas nav izdevušās, kas slavu ir pazeminājusi, vai šīs filmas arī ir tā tiešām redzētas? Vai tauta tās ir pamanījusi gana? Es domāju, ka ir pamanījusi tauta tās filmas, bet es neteiktu, ka tik ļoti kā to Žurkulēnu. Saki, kas ir tas spilgtākais, ko atceries no filmas Žurkulēns varbūt? Nē, bija gadījums, kad tā žurka man iekod pirkstā, un tad vajadzēja nedaudz ar plāksteriem paņemties, bet kopumā... Vai bija arī kāds pikantāks ainas, varbūt, vai viss tā ģimeniski? Nē, viss ģimeniski tiešām. Arī operatori, visi režisori, asistenti, visa tā filmēšanas komanda, viņa bija diezgan profesionāla un bija patīkami ar viņiem strādāt. Neskatoties uz to, ka es vēl tajā laikā biju bērns,